Jā, noslēdzies mačs ar Austriju, otrā spēle. Mēs saglabājam vietu LT. Rudolf, kāds bija latviešu turnīrs kopumā? Kā mēs ar puišiem jau runājām pirms turnīra, kad mēs šodien neesam atbraukuši tikai piedalīties, mēs varam cīnīties par uzvaru katrā spēlē. Un es uzskatu, ka grupu turnīrā mēs to arī darījām. Visās spēlēs mums varēja nedaudz pabeigties, varbūt iekrist kāds goliņš un aizķerties vairāk. Jā. Nu, šoreiz nesnāca grupu turnīrā mums uzvarēt kādu spēli, bet mēs bijām turpat tuvu. Un puišiem, kas šogad jau tie bija pēdējais čempionāts, liels paldies par viņu darbu un ieguldījumu. Un puišiem, kas nāks nākamajos gados, 4. gadu, 5. gadu, nākošais jāmēģina tikt ceturtdaļu finālā, jo šogad sniegums bija labs, bet bišķīt pietrūka. Kas tavuprāt bija tie iemesli, kāpēc mums varbūt veiksmi pietrūka, kāpēc mēs necīnījāmies pēc ceturtdaļu? Kā jau hokejā ir tāds teiciens, veiksmi ir jānopelna ar darbībām uz ledus. Un mēs, protams, smagi strādājām, varbūt kaut kur vajadzēja mums vairāk viņu nopelnīt, bet kopumā es teikšu, ka nav nevienam neko pārmest, tikai lepns par mūsu puišiem un mēs padarījām labu darbu. Un šīs divas spēles par izdzīvošanu parādīja to, ka mēs nospēlējām kā pirmais numurs un uzvarējām šīs divas spēles, kāds arī bija jāizdara. Kas tev visvairāk iepriecināja šajā turnīrā kopumā? Man iepriecināja puišu cīņas spēks un pašatdevu. Viņi, kā teicu, grupu turnīrā mēs bijām, katrā spēlē mēs varējām aizķerties un tiešām visi atdeva maksimumu un strādāja un izpildīja treneru norādījumus un vispār kopumā kā komanda mēs aizvadījām labu turnīru, bet tikai nedaudz pietrūka, lai tiktu ceturtfinālā. Nekas, mums ir nākošais gads un strādāsim un gatavosimies, lai nākošais būtu labāko astotniekā. Kādas pēdas atstāja 2003. gada puiši, tavuprāt, jo viņi nākamgad vairs nevar spēlēt tavus tādus skatījumus? Kā jau es minēju agrāk, tas tāda ir 20 izlases, kad vecākiem puiši, diemžēl, nevar nākošie piedalīties, bet viņiem bija ļoti liela pieredze šiem puišiem, jo šis daudziem bija 3. pat 4. čempionāts dažiem. Protams, kad šādu pieredzi būs grūti aizvietot, bet tāpēc mums ir arī nākamie gadi, kur arī tagad Ločmēls Vilmans arī būs 4. čempionāts nākošais gadu, un mums būs savu veterānu un līderu, un es domāju, ka viss būs kārtībā. Paldies, Nāc!